Pat apkaunojošākais moments manā dzīvē. Oh my God. Es nezinu, vai jūs zinat, kā notiek vaksācijas eksāmens pie kosmetoloģiem. Es biju domājusi, teorijā mums pastāstīs to, bet dzīvē nevajadzēs darīt. Es runāju par bikīni zonas vaksāciju. Un tik dīvaini, ka skola nenodrošināja nekādu intimitāti. Iedomājieties, milzīga zāle. Tajā zālē ir kušetes, nav nekādu aizslietņu, nekādu sienu. Un jūs viens otrai kursabiedrinēm vaksējat vaģiģi. Teikt, ka mums tas nepatika, ir nepateikt neko. Un kas ir vēl fantastiskāk, pēc tam bija jākārto eksāmens, to pašu darot. Es nesaprotu, kāpēc nevarēja pietikt ar rokām vai kājām. Skaidrs, ja tu proti to izdarīt uz rokas kājas, viss būs kārtībā, izdarīsi to arī uz vagīnas. Jā, tad vajadzēs augt draudzenes vai mammas un to pašu veikt. Un es pateikšu, tās nebija patīkami. Es zinu, kad es pabeidzu to skolu, to arī atcēla. Es man šķiet biju pēdējais gads, kad mums lika taisīt bikini zonas vaksāciju eksāmenā. Briesmīgi. Un, Klau, varbūt padalīties man garlaicīgi. Kāds bija jūsu apkaunojošākais moments dzīvē?